Labdien! Esiet sveicināti mūsu videoklipā par to, kā notiek ēšana mūsu iestādē. Mans vārds Arturs. Mans vārds Jurģis. Mēs esam satikuši pirmo cilvēku. Mēs esam pirmo cilvēku satikuši šajā telpā. Sveiks! Labdien! Kā jums patīk ēst ēdnīcā mūsu? Nav ēsts. Ir ēsts? Nav. Un kur jūs izvēlaties ēst? Manuprāt, vislabākā vieta, lai tā pārnīstu. Hesburgers. Kebabs vēl. Kas ir tāds? Paldies par jūsu komentāriem. Paldies, dodamies tālāk. Tagad mēs dodamies uz mūsu kafejnīcu, jeb ēdnīcu, kas atrodas gandrīz pie pašas ieejas mūzikas akadēmijā. Jā, tad tikko netīšām saskrējāmies ar Andru Veismanu, un arī viņam ir jautājums par ēdnīcu. Labdien! Kā jums garšo ēdnīcā? Kā jūs vispār ēdat šeit? Ko jūs izvēlaties? Es ēdu šeit, jo ļoti daudz gadus bija ļoti slikts stāvoklis, bija ļoti dārgi. Un arī nebija tas ēdiens tik kvalitatīvs, bet tagad kopš šīs sezonas ir mainījies. Ir ļoti labs līmenis un ļoti labprāt ieturos, tad man ir stundas tajās dienās. Paldies! Mēs šodien pagaršosim šo burvīgo ēdienu. Tā, sāksim ar rīsiem. Nu kā? Rīs kā rīsi, vēl garšīgi. Tagad pats svarīgākais moments. Šī melnā Spānijas, Portugāles olīva. Spānijas, Portugāles, jā. Olīva, ļoti garšīgi. Ļoti, jā. Ļoti garšīgi, paldies. Man arī laiks pienācis nogaršot pusdienas, kuras mēs esam izvēlējušies to redzēt. Es parādīšu tuvāk pie redzēt. Viņiem ir šāda tā tekstūra apmēram, saprotam, lai vienkārši, ja jūs gribat kādreiz rīsus, jūs zināsiet kādus jūs ņemsiet. Šiem liekas te basmati, vai ne? Basmati. Basmati, jā, nu jā. Ļoti labi. Man patīk, ka viņi ir atdalījušies, ja? Ka viņi ir katrs par sevi. Tā kā armijā. Katrs karavīrs par sevi. Tik pilns. Mēs tagad dodamies uz parku, pastāstīt nedaudz jums vairāk par savām sajūtām kopumā par šo vietu. Ēdnīcu. Pēc ļoti labi pārēstām pusdienām dodamies uz tuvāko parciņu, nedaudz reflektēt uz mūsu iespaidiem par šo kafejnīcu, ēdnīcu.
Jā, un noslēgumā mēs vēlētos dot tādus pēdējos galvārdus par šo burvīgo iestādi, kas ir Vīto akadēmijas kafejnīca. Jā. Un ēdnīca. Vai restorāns. Pat restorāns, jā. Kādas tavas domas par? Manas domas tādas, ka es ļoti labi zinu vispār Gardo pupu. Jā, nu tas ir nosaukums šai kafejnīcai. Un pie manas bijušās skolas arī netālu bija Gardā pupa, tā ēstuve. Un ļoti garšīgi, man ļoti garšoja. Un arī tagad ir ļoti bieži tā, ka var forši veselīgi ēdienu atrast. Un tiešām ir ļoti labs garšvielas izmantots un garšīgi pamat ēdieni. Un manuprāt, ir diezgan labi. Jo cenas ir draudzīgas salīdzinoši. Kā tev? Man faktiski tas pats, jo es arī tieši pat mācījos, kur tu. Un tas pašas domas, bet man tāds gala slēdziena jautājums tev. Nu, es pārņem. Man slēdziena jautājums tāds. Vai tu pagaršoji Gardo pupu? Nepagaršoju, diemžēl. Nu tad tas paliek nākamajā reizē. Paldies! Paldies, vislabāk!